ir. Kaut kāds asars un tīri smuks pat. Jā, skaisti. Uz voblerīti izspēlēja. Un vēl pēc tam palielu wobleri. Skaisti. Es cerēju, ka sapals, bet arī asars labs. O, ir kaut kas labs jau. Līdaka paņēma. O, jā, kad cīnās. Es jau cerēju, ka sapals, bet līda cēns. Bet ir neslikts līda cēns. Tagad galvenais jātiek klāt. Hopā. Nu, re. Ņēmiens ļoti smuks bija. Un atkal to pašu wobleri. Aptuveni 2 minūtes vēlāk. Skaisti, nav jau liela, bet arī līdakam garšo woblerīts. Šā te. Labi, laidīsim fiksi apakai. Opā! Nu, re. Tā ļoti forša vieta. Nezinu, cik ļoti sapalam tāda patiktu. Ja te jau izstās labi. Upe met līkumu. Vienā pusē strauma tā kā nedaudz stiprāka. Galvenais neiegāsties ūdenī. Kaut kādu burbuļu uzpeldēja zem koka saulītē. Iesim skatīties. Sākuma dzīviem jātiek cauri šitajam džunglim. Un te vajadzētu būt kaut kam. Koki virs ūdens ir. Un es likās, ka ņēma, bet es, ka tas nebija. Nē, tur koki apakšā. Opā, nu re kā paņēma. Tepat no bedres iznāca lielais ašaks. Tieši aizdomājies, biju neskatījos vispār. Beigās skatos, viens skrien pakaļ. Tīri skaists.
Un atkal. Tas ir interesanti. Es stāvu 2 metri no turienes. Viņi ņem tā kā dūli. Jā, un šitas ar visu 3 āķi mutē. Nu, skaisti. O, te, nu jau kaut kas drusku druknāks paņēma. Kas tas tāds mums ir? Tas ir sapals. Tas ir sapals. Nu tad beidzot. Nu tad beidzot. Skaisti. Pirmais sapals uz špineri. Oi, ko gruntīgi, stiprs. Oi, kāds skaistelīts. Nav liels, protams. Nu redziet. Nu skaisti. Pirmais dzīvē uz spinningu. Nu skaisti viss. Tālāk vairs neiesim tātad. Pastāvēsim un pagaidīsim. Jo viņam tāpat kā asariem būtu jābūt vairākiem barā. Cerēsim, ka būs vēl kāds. Es sākumā domāju, ka līdaka. Vai kāds prieks, ka beidzot izmānīja savu pirmo sapaliņu. Viss tāds, ka tas wobleris reāli strādā. Viņš tik tiešām strādā. Šis nav nekāds kruts wobleris. Es pasūtīju no ķīniešiem. Viņš nemaksāja pat 2 eiro. Un copa ir izteikti laba uz visu veidu zivīm. Upē praktiski ir 3 sugas, kas uz šādu vizulu var paņemt, un tās visas ir paņēmuši. Un vēl viena liela atšķirība. Šoreiz es esmu tā kā pa dienu. No rīta pa dienu praktiski. Kaut kur 12. es atbraucu. Iepriekš vienmēr mēs braucām vakarā. Tad mēs sapalus redzējām, bet sapalu neķērām. Sanāk, ka te tikai viens sēdēja. Parasti jau viņi ir pa 2, pa 3, pa 4. Bet ar pirmā reize ar wobleri izdomāju. Es zinu, ka sapaliem ir dzeltenā krāsa. Tā man vismaz teica. Un pirmā reize izdomāju izmētāšu ar wobleri. Un bum, arī reku ir sapals. Un acīm redzot sapalam tas wobleris, tas ir ļoti, ļoti no svara. Ja man likās, ka es viņu varu uz rotiņu izmānīt, nu tad īsti varbūt nē.
Ir, kaut kas labs atkal. Uj, ka cīnās. Jo, tas ir tā ir līdaka, tas nē. Kas tas tāds ir? Līdaka tā ir. Kas cīnās skaisti. Nu to pat tāda neslikta līdaciņa. Es domāju, ka sapals no sākuma. Skaisti. Tā, tagad būs problēma izņemt wobleri no mutes. Nu. Jā, nu šī jau varētu būt mēra. Jā, liela. Tieva gan, viņa nav resna. Wobleri ieņuhājusi tīri kārtīgi, jā. Labi. Es sākumu nevarēju saprast, es domāju, ka tas bija sapals. To atlaidīsim smuki. Nu, skaisti līdaka. Jā, tā ir mēra. Es domāju, noteikti, ja nē, tad vismaz 45. Nu redz, skaisti aizpeldi. Un ko apakšā tur pie zara nogulās. Viņi tik ļoti kamuflāžojās, kad gribēdams nemaz nevar redzēt viņu, ja tu ej garām. Nu, super skaisti. Otrā līdaka šodien jau. Es nezinu, vai tā ir diena, vai kas, vai tas tiešām ir māneklis. Es saku, ja iepriekš vienu līdaku mēs sastapām, paņēmu uz mazu baltu gumiju. Bet šodien 2 līdakas, jā. Acīm redzot, tas ir māneklis. Vai nu laiks kartceltē. Jā, nu šī arī ir tāda līdakas vieta ritīgā. Un ir atkal kaut kas. Tas ir interesanti. Asaris un skaists asaris vēl pie tam. Ļoti skaists asaris. Vau! Jā, nu tas jau ir asaris. To mēs saucam pa asari. Ļoti skaists asaris. Burvīgi. Un viņš sēdēja turpat, kur līdaka. Paskatieties. Vai neskatieties. Skaisti. Galvenais, ka viņš sēdēja kopā ar līdaku. Interesanti. Tik tiešām interesanti. Labs izmērs. Varētu būt lielākais, pat ko es šeit esmu noķēris. Jā, un vienā vietā. Kopā ar līdaku. Labi, es domāju, līdakai tāds ir drusku pa lielu. Nu, skaisti. Tiešām skaisti. Tas ir lielākais asaris šejienes. Jā, šis wobleris godam sevi pierādījis. Nezinu, nebija nemaz jāpērk nekāds īstais tur čabijs. Vai kā tos dārgos sauc. Viena ir čabija un ir vēl tās bites un visi šitie, kas maksā tur 11 līdz 20 eiro. Labi, varbūt ar to būtu vēl vairāk zīvi, to jau mēs nezinām. Bet tas pilnībā nav nepieciešams. Viņš pilda to pašu funkciju. Viņš izskatās labi, viņš skan, spēle viņam ir ļoti laba. Un ko nozīmē eiro 70? Tas nav vispār nekas priekš vizuļu vēl pie tam. Un tāda, kas darbojās. Visu cieņu. Upas maliņā. Viņš kā atpūtos. Skatos, kaut kas peld. Beigts. Iesim palūrēsim, kas tas tāds ir. Es jau laikam zinu, kas tas ir. Tas, diemžēl, ir sapals. Jā, redziet. Mazāks par to, ko es noķēru. Vēders uzsplēsts. Nezinu, tas ir vai nu tāpēc, ka viņš vienkārši sācis pūt, vai nu tad viņš ir varbūt apēd zāķi. Vai nu tie stulbie zivju gāņi pie vainas.
Jop! Oh. Tur nebija labi. Gandrīz piesmēla bērnam. Ja? Kaut kas ir. Kaut kas dikti maziņš. Vai die. Nu, paskatieties. Arī tomēr tāds asarīts var paņemt uz tik lielu obleri. Ja. No, ir kaut kas ok, labāks. Ui, skaists asarīts. Ui. Jā. Nu, tas jau ir skaists asars. Atkal ļoti skaists. Tikpat liels, cik tas, ja ne pat lielāks. Paskatieties, skaisti. Jā, šitas jau skaists ir. Nu. Jau šitas ir. Paskatieties. Nu, skaisti. Pilnīgi jau. Pat varēja sajust, ka kāds liecās. Skaisti. Tagad tas ir pēc kāda laika, kad copīt nav bijusi. Ja jau bija viens, tad varbūt būs vēl kāds.